Šodien, pa cik tāda diena lietājuma, tad man liekas, mums gribās mazrusciņi iepriecināt visus klātesošos kaut ko mazrusciņi priecīgāk, jā, ka kaut kas arī Liepājas sporta dzīvē mainās, un es domāju, noteikti mainās uz pozitīvo pusi. Tā kā gribam jums paziņot, jā, kad šodien ir situs tā stunda, jā, kad basketbola klubs biedrība Liepājas Lauvas parakst diezgan vēsturiski priekš mums dotā brīdī līgumu, jā, ar firmu Triobet, un tā rezultātā mūsu nosaukums sākot ar šo brīdi skanēs Liepāja Triobet. Galvenais iegūms no šī te līguma komandai? Noteikti neslēpšu, ka tas ir tas materiālais tomēr no stāvoklis. Tā ir kaut kāda stabilitāte, ja saprot, ka mēs varam objektīvi rēķināties ar kaut kādu daļu, jā, finanšu līdzekļu, jā, kaut kādā lielākā griezumā, jā, un līdz ar to jau arī var mazdrusciņi, plānot to dzīvi savādāk, jo mums jau tomēr kā tādam mazbučeta organizācijai klubam, jā, senākās brīžiem tās jostiņas savilkt diezgan pasmagi, jā, ārēji varbūt tas neizskatās, jā, Latvijas jau ir maksimālis, ja no malas liekas, ka visi kārtībā, visam jābūt vēl lielākā kārtībā, un visas panākums vajag uzreiz, un diemžēl tā dzīvē nav un nenotiks, jā. Tur, kur mēs esam, jāsaka, jā, bet, ja izdotos, teiksim, vēl, un mēs to mēģinām darīt, jā, un tas jau nav vienīgais, teiksim, atbilstītājs, kurš ir, teiksim, piesaistīts, protams, ne tik lielā mērā, kā Triobets, jā. Es nesaku to, ka varbūt tās pakal pēc kāda gada, jā, mēs pretendēsim uz to pašu kaut kādu FIBA kausa izcīņu, bet tikai atšķirīgā no iepriekšējiem gadiem mēs tur arī piedalīsim. Vai jūsu jaunais spēlētājs ir arī sekas šim te līgumam, vai tas jau bija iepriekš jau? Nē, skatīts jau viņš tika tajā laika posmā kā viss, bet, tā sakritība nav laikam nejauša, jā. Ceru, ka viņš realizēs arī sevi uz laukumu, jā. Pirmkārt, jau mums Olimpiskajam centram bija ļoti laba sadarbība uz vasaras sev basketbolu. Triobets atbalstīja no savas puses ar balvām, un tad vienkārši kaut kā, kad organizējot turnīru, mums radās vēlēsim šogad organizēt divus turnīrus. Viens kā katru gadu Olimpiskā centra kausa, mēs domājam, ka otram turnīram vajag nosaukumu, un tad es vērsos pie Triobeta pārstāvja un prasīju, vai nav iespējams, ka mēs varētu sadarboties šo turnīru nosaucot Triobeta kausa izcīņu. Viņiem šī ideja patika, šī ideja tika attīstīta, turnīrs notika, ļoti laba popularitāte, ļoti laba reklāma. Mums bija labi iegūstot naudu, un viņiem labi iegūstot arī reklāmu no savas puses. Un tad beigās, kad ieradās uz otro turnīru, jau komanda šauja Triobet, tam pavīdēja tā doma, ka varbūt tas prasīt, kāpēc komanda nevarētu saukties savādāk, jā, Liepāja Triobet. Tad mēs tā kaut kā sākām attīstīt domu. Klubu runājot klubā mēs tā kā ar idejām palīdzot, bet vienkārši runājam ar Triobet, un viņiem šī ideja patika, un tad attīstījām vārds vārdam, soli pa solim, beigās lūk šodien noslēdzam līgumu. Tā patiesībā tās viens aiz otru ejot, tā soli pa solim mēs arī tā, nonācām pie šīs slēdzam. Protams, ka tās palīdzēs komandai, jā, un, protams, kad, kā es teicu, būs kaut kāds nianses no treneru puses, būs kaut kādas lietas no klubu puses, ko varēs sakārtot, jā. Kā saka, man vienmēr ir svarīgi, lai visi tie papildus finanšu līdzekļi, kas, teiksim, tiek klubā piesaistīti, lai viņi maksimāli daudz dot pozitīvus atdevus komandas darbībā, jā. Ja tas mums izdosies, tad viss būs kārtībā. You see only on these 2 years or maybe a little bit more? Yes, we would like to think long term, of course, especially when it comes to name sponsorships like that one. It doesn't make sense really to acquire a name of a team and then, just leave after one season. So we definitely hope that the environment will be favorable for us to continue with this team, and we will definitely help for the team to progress, not only with the financial backing that we made with the contract, but also in other means.